Labvakar! Šodien ir 31. janvāris 25. gada, un tā ir viena diena pēc vakardienas lekcijas, kur notika šajā telpā un kurā piedalījās pār 20 cilvēkiem, klausītājiem, bet ne tikai, arī dalībniekiem. Manās lekcijās jau cilvēki piedalās gan ar jautājumiem, gan komentāriem, gan varbūt arī dalās ar kaut ko no savas dzīves. Un tad mums sanāk tāda ļoti interaktīva saruna parasti, un šī reize nebija izņēmums. Pavisam ir domātas tādas 4 lekcijas reiz mēnesī, tā kā līdz aprīlim. Bet es izdomāju, ka pēc katras no šīm lekcijām būs tāds īsts kopsavilkums uz minūtēm 20-30 apmēram par to, kas noticis iepriekšējā lekcijā. Tā doma ir tāda, ka šo var būt noderīgi, protams, noklausīties tiem, kas piedalījās, jo tas iespējams, ka kaut kā savilks kopā to, kas tieši pēc lekcijas jau var būt tā diezgan haotiski vai fragmentēti, ja? Kad tas vairāk sasistematizēsies. Otra lieta, šis varētu būt tā kā tiltiņš tiem, kuri kaut kāda iemesla dēļ nepiedalījās šodienas lekcijā, bet varētu piedalīties nākošajās vai kādā no nākošām. Ar veco, kas varētu tā kā palīdzēt tajā mūsu jau izveidotās kopējās telpas domāšanā labāk iekļauties. Un trešais nolūks ir, protams, arī pakārtināt tos, kas nepiedalījās un nepiedalīsies. Varbūt kaut kad citreiz, varbūt, ja izdosies noziedot šīs te minūtes, noklausoties šo te video, varbūt, ka tas radīs vēlmi kaut kā turpināt, kaut kā iesaistīties tajā doma apmaiņā, kur es šeit veicinu. Tad kas bija galvenais šajās 3 stundās, ko mēs pavadījām kopā? Es esmu tā, varbūt saklasificējis tādās 5 daļās. Man liekas, ka visu var sadalīt tādās 5, kā es esmu pierakstījis, sensācijās. Ja kaut ko nosauc par sensāciju, tas jau, protams, piesaist uzmanību, un varbūt, ka tas ir bišķi tāds triks, bet kaut kādā mērā tas nav triks, jo daudziem cilvēkiem, kas nav iedziļinājušies tajā, ko es daru, domāju, rakstu, un kā es runāju ar saviem klientiem, tas var būt kaut kas negaidīts, vai tas var būt kaut kas neparasts. Ja, teiksim, cikla tēma ir pietiek kā telpa starp sievu un vīru, runāt par tik, varbūt pirmajā acu uzmetienā attāli stāvošām lietām, par kādām mēs attāli no ģimenes attiecībām stāvošām lietām, par kurām mēs esam paguvuši jau parunāt. Bet tas bija arī šīs lekcijas un šī cikla mērķis ieraudzīt plašāko kontekstu ģimenes un pāra dzīvē. Jo ikdienā un arī terapeitiskajās konsultācijās mēs šo plašāko kontekstu, mums nav laika, nav iespēja tam pievērsties. Bet tas
plašākais konteksts ir un kaut kādā ziņā ģimenes telpa un pāra telpa, ka tur atspoguļojas, būtībā visa pasaule, arī visa vēsture, kaut kādā ziņā arī, absolūti kosmiskas lietas. Lūk, tad pirmā sensācija, kā es to nosaucu, šis te kosmiskais mērogs. Tad sieviete ir tā, kuras ķermenī, nevis galvā vai domāšanā, ir mehānisms, ar kura palīdzību mēs visi esam ienākuši šajā pasaulē. Un sievietes ķermenis ir kaut kas tāds, ar ko asociējās arī aiziešana no šīs pasaules. Šeit es tagad gari neatkārtošos. Kas grib, var palasīt manu grāmatu ārpus pārējai. Tur es ārpus pārējai, tur es runāju par šīm te pārējām no turienes uz šejieni un no šejienes uz turieni. Tad tas nav nekas intelektuāls, tas ir ķermenisks un ļoti praktisks. Mēs nerodamies no zila gaisa. Mātes ķermenis ir kā kosmosa kuģis, caur kuru mēs esam šeit ienākuši. Un nāvi mēs asociējam ar kaut ko tikpat smagu, kā piedzimšanu, kas nav patiesība. Nāve ir atvieglojums, kā rāda objektīvie pētījumi. Varbūt slimošana pirms nāves ir kaut kas smags, bet paša nāve ir atvieglojums. Tas ir kaut kas daudz vieglāks nekā piedzimšana vai tās mokas, kas bērnam ir jāpārvar, lai nonāktu šajā pasaulē, lai tajā iekļautos un lai tajā spētu pastāvīgi dzīvot. Tad, lūk, ikdienā mēs nepievēršam tik lielu nozīmi, ko nozīmē dzimšana, kas kopā ar nāvi ir divi svarīgākie notikumi cilvēku dzīvē. Bet šajā lekcijā mēs to uzsvērām. Un varbūt neuzsvērām, bet šeit es uzsvēršu. Dzimšana tad fonētiski ir līdzīga vārdam dzimums. Tad mūsu dzimumam ir nozīme. Un tam ir visādas ideoloģiskas konotācijas. Ja, manis nesevišķi ieredzētie kreisie liberāļi grib nivelēt tādu jēdzienu kā dzimums. Dzimums nav svarīgs. Svarīgs ir tā kā cilvēks vai cilvēku prāts vai domāšana. Tā psihiskā un garīgā realitāte ir cita, tā to neapstiprina. Jā, dzimumam ir nozīme, un sievietei ir nozīme kā mūsu dzīves telpas savienotājai starp dzīvību un nāvi. Un vīrietim ir cits uzdevums. Vīrietim ir kopš brīža, kad viņš aiziet no savas mātes un vecākiem un no izcelsmes ģimenes, kurā viņam ir jāuzkrāj gana daudz zināšanu, pieredzes, resursu, spēka, lai viņš varētu doties pasaulē un atrast kādu meiteni, kurai dot šos te resursus, lai viņa varētu turpināt šo svēto sakrālo sievietes darbu, ievest bērnu šajā pasaulē. Tātad
tas ir ļoti grūts darbs, jo atšķirībā no dzīvniekiem mūsu bērni aug ilgi. Ja? Un šo te bērnu audzināšanas darbu var padarīt tikai 2 vecāki, kas labi sadarbojas. Tāpēc šie te uzdevumi ir kosmiski. Caur sievietes ķermeni ar vīriešu resursiem mēs ievadām bērnus no turienes šejienē. Tālāk otrā sensācija, kā es to nosaucu. Ir pierasts domāt, ka domāšana ir kaut kas svarīgs. Ja, filozofi dzelžēni turās pie Dekarta tēzes, domāju, tad esmu. Es par to tā pasmaidu, ja, jo kaut vai mazs bērns jau vēl nedomā, vai tad viņš nav? Vecs cilvēks, kam ir Alzheimera slimība vai kāda cita veida demence, vai tad viņš neeksistē? Ja, vai tad cilvēki neeksistē miegā, kad viņi nedomā, bet viņa psihiskā darbība notiek citos veidos. Vārds sakot, mēs esam pieraduši pie tādas prāta iedomības. Mēs esam pieraduši pie tā, ka pretstatīt mūsu domāšanu visai pārējai esībai un uztvert to domāšanu vai galvu kā par tādu imperatoru, kura griba ir obligāti visam. Bet tas ļoti kontrastē ar to, ko es tikko teicu. Tātad par šo te ienākšanu un iziešanu no šīs pasaules. Tur nav nekā intelektuāla, tur nav nekā prātīga. Ja? Tas ir no vienas puses kaut kas bioloģiski determinēts, ko daži cilvēki arī uztver kā, ja bioloģiski, tad tas jau tā kā dzīvniekam. Ne, bet bioloģija ietver sevī garīguma matricu. Tātad dzimšana rada rāmi cilvēka garīgai dzīvē vai garīgai saiknē ar pasauli un ar kosmiskām norisēm, kuras mēs šeit tā pamatīgi neapskatīsim, tikai pieminēsim. Ar vārdu sakot, dzimšana, dzemde, bērnu iznēsāšana, bērnu barošana, bērnu apmācīšana ir kaut kas vairāk ķermenisks nekā intelektuāls. Sevišķi pirmajās šo te norišu daļās mēs prātu sākam piesaistīt attiecībā bērniem tad, kad bērni sāk runāt, nosacīt. Tad, kad ir tas periods, ka viņiem nostiprinās pirmās atmiņas, kas saglabājās. Ja? Tad ir acīm redzami, ka runājot manā terminoloģijā, dzemde ir stiprāka par galvu. Ja? Viņa ir senāka, un viņa arī stiprāka. Jo dzemde neprasa atļauju, vai būtu labi, ja es tagad dzemdētu. Dzemde grib dzemdēt, cilvēki grib vairoties, cilvēki piedalos šajos vairošanās ritos, bet, protams, galva ir izdomājusi veidus, kā to kavēt. Šajā vakardienas lekcijā mēs nerunājam par kontracepciju un abortiem. Tā ir svarīga tēma nākošajām reizēm. Bet, kontracepciju un abortus cilvēki ir izdomājuši ar galvu. Ja?
kā atsvaru šim te dzemdes varenumam, dzemdes imperatīvam. Bet sekas jau ir tādas, kuru mēs lekcijas beigās pieminējām, un kas varbūt vijās kā cauri visai šajā lekcijai. Dzemdes aizvainojums. Tātad, ja galva uzkundzējās, dzemde apvainojās. Un ja dzemde apvainojas, tad pasaulē jāiet bojā. Ja? Un tātad, ja šodien Latvijā mirst apmēram 28,000 cilvēku gadā, bet piedzimst 12, tas nozīmē, ka dzemde tiek, viņa nebauda pienācīgu cieņu, un viņa ir apvainojusies. Un viņa ir nolēmusi sodīt mūs ar nāvi, ar izmiršanu. Ja, tad tās ir sekas mūsu attieksmei pret dzemdi konkrēti un metaforiski. Ja, tad un mēs varam teikt dzemdi, bet mēs varam teikt arī ķermeniskais. Un mēs varam šo ķermenisko saistīt arī ar divām nervu sistēmas daļām ļoti svarīgām. Senākā nervu sistēmas daļa ir veģetīvā vai autonomā nervu sistēma. Tātad vairumā, teiksim, dzīvās dabas, tajā skaitā dzīvnieku, dzīvības formas iztiek bez centrālās nervu sistēmas. Ja centrālā nervu sistēma, tur ir tikai daži gangliji, ja? Bet šīs dzīvības formas eksistē, un viņas ir autonomas. Un arī cilvēka ķermeņa dzīve, kuru, teiksim, organizē tātad veģetīvā nervu sistēma, jeb autonomā nervu sistēma, viņa ir pašpietiekama. Tajā skaitā dzemdes dzīve ir pašpietiekama. Dzemde tiek inervēta ar veģetīviem nerviem, un tur notiek tāda pašregulācija, kas netiek saskaņot ar centrālo nervu sistēmu. Tad vienkāršot sakot galvu, jeb smadzenēm, jeb domāšanu. Tātad svarīgi ir, lai šeit nav karš, un svarīgi ir, lai mēs domāšanu, prātu izmantojam, lai labāk saprastu ķermeni, lai galva labāk saprastu dzemdi tajā skaitā. Un visu to mehānismu, kas ir arī vīriešu ķermeņos, ja, kas ir kā dzemdi apkalpojošās struktūras. Nu, ko tagad trešā sensācija. Nu, te mēs diezgan daudz laika pavadījām tādai tēmai, kas bieži tiek skatīta un kas faktiski jau nav nekāda sensācija. Tas ir, kā lai dēls tiek prom no mātes. Un te mēs gan izmantojam tādu leksiku, kas ir sensacionāla, ko plaši nelieto. Tātad sievietei jābūt, un viņa arī ir pievilcīga un neatvairāma, bet sieviete ir arī šausmīga. Un varētu pat teikt, ka sievietei ir pienākums būt šausmīgai. Jo, ja sieviete nebūs šausmīga, dēli no viņas nevarēs atdalīties. Viņa būs pievilcīga par citām meitenēm uz pasaules. Ja māte izkonkurē visas pārējās meitenes, tas dēla resursi netiks
tām meitenēm, un viņas nevarēs radīt bērnus un viņus audzināt. Ja, bet, protams, ka sievietēm, kuras ir dēlu mātes, ir šausmīgi dzirdēt par savu šausmīgumu. Vēl jau vairāk par pienākumu būt šausmīgām, jo citādi jau tie dēli nekur netiks. Bet tas ir saistīts ar to, varbūt, ko mēs ļoti precīzi tur nenoformulējām, bet kas ir manā domāšanā svarīga lieta. Tad, ja māte pirmajā dzīves gadā ir par 5 daļām laimīga, un tas ir redzams viņas uzvedībā un sejā, un pa 1 daļu tikai nelaimīga, tad dēls izaugs ar drošības sajūtu sevī. Tas nozīmē, ka viņš būs sasūcies saules vai sasūcies mātes, tad, kad tas viņam visvairāk ir vajadzīgs. Un pieaugšā dzīvē viņam to māmu vairs nevajadzēs. Respektīvi, viņš būs neatkarīgs. Ja ir otrādi, ja ir 1 daļa laimīgumu un 5 daļas nelaimīgumu, dēls to sauli un to siltumu nedabūs. Un viņam līdz ar to vajadzēs to meklēt citās sievietēs, kas ļoti bieži notiek apreibinošās vielās, alkoholā. Ja, tā kā te ir ļoti liela un svarīga lieta atkarība kā nedaudz miršana vai atkarība kā atgriešanās pie mātes tās šausmīgajā atveidā, šausmīgajā veidolā. Tātad atgriešanās pie mātes veidā, kas robežojas ar nāvi, un kas var arī beigties ar nāvi. Jo, ja dēls no mātes neatdalās un arī 50 gadu vecumā dzīvo ar viņu kopā, pārtiek no viņas pensijas, nu tad tā sociāla nāve jau ir sen, bet, kad tā māte nomirs, tad drīz nomirs arī dēls. Jā, tad varbūt tas nebūs ātri, varbūt tā būs lēna un mokoša nāve, bet varbūt, ka tā būs arī ātra nāve, noselstot kaut kur kupenā, ja dzērumā, pakrītot zem vilciena. Jā. Nu, tas viss pieder pie šīs te situācijas, ka viņš šajā pasaulē ir ienācis, bet tajā neko daudz atstājis. Bet, respektīvi, nav saražojis daudz resursu un pamet šo pasauli tādā veidā, kas mums tomēr šķiet apkaunojoši. 4. lielā daļa sensācija, par ko mēs ierunājāmies, ne ļoti daudz, bet tomēr, tad mēs ierunājāmies par pedofīliju, par gerontofīliju, mēs ierunājāmies par incestualitāti, respektīvi, ne tik daudz par incestu, kas gan arī tika skarts, tad dzimuma attiecībām starp tuviem radiniekiem. Cik par tuvām attiecībām starp dažādu paauģu cilvēkiem. Un šeit ir ļoti svarīgs vēsturisks konsekvences, ja? Jo mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur ir ļoti daudz komunikācijas, kur izejot uz ielas, mēs katru dienu varam sastapt 10 un 100 pretējā dzimumu pārstāvi, un, teiksim, kur nav tāda problēma, kur lai atrod sievu vai vīru, bet tā visu vēstures gaita nav bijis. Cilvēki ir dzīvojuši diezgan izklaidi, un reizēm
ir bijis izvēle, vai nu tu veido savu dzīvi kopā ar tuvu radinieku, jeb tu paliec bez bērniem. Nu, vēsture un arī svētie raksti liecina par gadījumiem, kad cilvēki ir izvēlējušies caur incestu iet tomēr turpinājuši šo te dzīvības gaitu, kā es saku. Bet manā pēdējā grāmatā Pirmais templis ir sievietes ķermeņa simbolika. Tur ir ļoti svarīga doma par saikni starp incestualitāti, seksualitāti un sakralitāti. Tad, nu, lūk, tā man doma, kas varbūt nākošās lekcijās izvērsīsies vairāk, ir, ka šī pasaule ir pārāk seksualizēta. Respektīvi, viņa ir ļoti pārāk vērsta uz seksu tāda primitīvā nozīmē. Respektīvi, tādā nozīmē, kur pazūd ziedojums dievietei. Teiksim, seksuālās attiecības, bet arī incestuālās attiecības, kā sakrāls akts, kā reliģisks akts. Ar vārdu sakot, tā man doma, ka mums ir ļoti svarīgi, ka, teiksim, otrs cilvēcību raksturojošs parametrs bez sociālā tēva, par kuru mēs runājām vispirms, kas raksturots cilvēku atšķirības no dzīvniekiem. Tad sociālais tēvs, ne tikai bioloģiskais, bet sociālais, kas rūpējās. Otra cilvēku atšķirība no dzīvniekiem ir spēja izjust reliģiskas jūtas. Respektīvi, spēja veidot priekšstatu par dievieti, izejot no šī te mātes tēla, ar kuru zīdainis sastopās pēc piedzimšanas, un kurš ieņem centrālo vietu viņa dzīvē, un no kura tas zīdainis ir tik ļoti atkarīgs, un par ko viņa ķermenis saglabā atmiņu. Atmiņu, ko viņš nodod tālāk. Tātad šī te ceturtā sensācija, viņa būtībā atver ļoti svarīgu lietu, ko es gribētu turpināt akcentēt šajā lekciju ciklā. Tas ir par mums kā par sakrālām būtnēm un par sakralitātes nozīmi pāri attiecībās un ģimenē. Visbeidzot, piektā lieta, piektā sensācija, kurai mēs pievērsām uzmanību, tas kaut kādā ziņā ir spoguļotājs tam, kas bija pirms tam, tātad šim pārim māte un dēls, incestuālajiem pārim. Otrs incestuālais pāris, meita un tēvs. Un tad tēva svarīgākā funkcija meitai. Drošības sajūtas došana. Tad, ja sievietes ģimenē jūtās aizsargātas un aizsargāt viņas var stiprs daudzās nozīmēs tēvs, tad viņas var droši vīt, līgst un nodarboties ar tādu dzīves celtniecību, tad dzīves dzīvošanu. Savukārt, ja ir kaut kāda problēma ar to tēvu, un man jau nav daudz jāstāsta, cik daudz tās problēmas ir ar šodien un visos laikos bijušas ar stipru, labu, drošu tēvu, kuram nepietrūkst resursu savai sievai un
saviem bērniem. Ja meitai šitais pamats ir, viņi izaug droši. Ja? Bet tev ir arī otrs grāds, ko es varbūt tā neakcentēju. Ja tēvs dod meitai 100% to, ko viņai vajag, viņa no tēva nekur nevar aiziet. Neviens puisis nevar tad viņu aizvilināt prom no tēva, jo viņam viņš nevarēs piedāvāt neko tādu, ko tā meitai nevar piedāvāt tēvs. Tāpēc, līdzīgi kā mātei jābūt šausmīgai pret dēlu, tēvam arī ir jāatstāj kaut kas neiedots meitai, lai viņa var aizbēgt pie kāda puiša, kas viņai to trūkstošo varētu solīt iedot. Dažreiz solīts makā nekrīt, bet dažreiz krīt. Un arī, ja nekrīt, tad vismaz ir jācenšas. Ja, tā kā meitai no tēva ir jāaiziet, bet tam ir jānotiek organizēti. Un vislabākais simbols un rituāls tam ir. Tēvs aizved meitu līdz altārim un nodod vīram. Tātad tas nozīmē, ka meitai nav nekāda pārrāvuma. Rūpēs par viņas drošības sajūtu. Ja, tātad tēvs par viņu rūpējās un atbild. Tā ir viena drošības sajūta. Pēc tam vīrs. Savukārt, ja ar vīru kaut kas notiek, viņai jāatgriežas pie tēva. Jo sieviete nevar dzīvot kvalitatīvu, fizisku, emocionālu un garīgu dzīvi bez vīrieša aizsardzības. Mēs varam par daudz filozofēt, un tur būs arī tāda doma, ka vīrieši paši jau to sievietes nedrošību veido, lai pēc tam viņu glābtu. Viss tas tur ir, ja, bet paliksim pie tā, ka pēc tēva aizsardzības jānāk vīra aizsardzībai. Un tas ir svarīgs aspekts pārī un ģimenē. Kā vīrs sievai dod drošību un kā sieva to izjūt. Un kā pāris pārdzīvo periodus, kad to drošību ir viegli saražot. Un kā viņam klājās grūtos laikos, ja? Kad var gribēt, bet nevar dabūt. Caur kuriem arī cilvēkiem ir bijis jāiet cauri. Apmēram tas bija tas, par ko mēs runājām pirmajā lekcijā ciklā telpa starp sievu un vīru, un ko mēs turpināsim vēl 3 lekcijas pēc kārtas. Paldies par to, ka bijāt, paldies, ka tagad noskatoties. Un es būšu ļoti priecīgs, ka gan dalībnieki, lekcijas dalībnieki, gan arī tie, kas nebija, bet tagad klausās, komentāros pie šī video, padalītos. Varbūt kaut ko, ko gribās. Varbūt, ka tie komentāri varbūt kaut kāds tāds, čatam pietuvināts, bet tomēr ne čats. Veids, kā komunicēt tālāk un veidot pamatu un struktūru nākošajām lekcijām. Paldies! Visu labu! Gaidīšu 24. februārī Meložos. Uz redzēšanos!